Sveiki! Sveicināti! Sveicināti! Jā, mani sauc Marta Madara Martinsone. Es esmu viena no jūsu hostiem. Mani sauc Lina Borman. Esmu viena arī no jūsu hostiem. Un mēs vadām podcastu Podakaste. What? Crazy! Jā. Es domāju, mēs šajos podkastos vienkārši kaut ko bazarēsim. Runāsim par dziļām sarunām, ko mēs domājam par šo pasauli. Jā. Tik dziļi. Tik dziļi, jā. Yep. Un arī šoreiz runāsim par tik dziļu lietām. Nu, mūsu pirmā tēma ir par eksistenci kā tādu. Jā, kā mēs jūtamies, vai vispār ir jēga dzīvot. Jā, par domām, kas nāk, vai ir vispār jēga dzīvot. Jā, nu, kā mēs jūtamies? Marta, kā jūties? Vai vajag dzīvot? Vai kā tev sajūta? Pusē laika, kad es domāju par to, vai vispār jēga dzīvot. Kādēļ mēs vispār esam uzlikti šeit uz zemes kā cilvēki, bet neticu Dievam. Es domāju, ka mums ir kaut kāds augstāks, par mums. Es domāju, mēs visi tādi dzīvnieciņi uz zemes. Un, es domāju, tas ir tāds bēdīgas domas, domāt vai tā kā, par eksistenci mūsu, kāpēc ļoti daudz cilvēku nepieķerās tam. Jā. Tas arī, jā. Bet nē, es domāju to, ka tā kā dzīvot īstenībā baigi nav jēga. Jo, zini, kā tu piedzimsti, lai nomirtu. Jā. Tas tā. Bet zini kā, vienīgais, kāpēc es tā kā negribētu teikt nomirt vai nomirt jaunu vai ko, tāpēc, ka ir kaut kādi sapņi. Un tas ir, kas ved tā kā uz priekšu, ir vēlmes. Un kaut kur mums bija latviešu valodā darbs, es tur izlasīju, tur bija kaut kāds par to, ka ir jābūt priecīgam par, cilvēkiem, un attieksmē ir jābūt labai pret tā kā visiem un visu apkārt esošo, nevis tā kā laime ir no lietām. Manuprāt, laime ir no lietām. Jā, vai ne, tā kā, ja nebūtu vispār, mums nekā nebūtu. Es nebūtu priecīga. Es ar savu telefonu esmu īstenībā diezgan pārlaimīga. Tā kā es varu reāli runāt ar visiem, ko es gribu, un ja man tā nebūtu, labi, es tā kā atrastu no kā cita, bet tā kā lietas padara tevi laimīgu. Labāka māja, es uzreiz būšu fucking laimīga. Vai arī tas, ka nauda tevi nepadara laimīgu, manuprāt, ir tik, tā kā, tā nav taisnība. Jā. Ja, kā, es varētu nopirkt visu, kas mani padara laimīgu. Tad atkal tāds, tā kā, bet lietas, ja tevi padara tikai laimīgu, tad tā kā kaut kas nav kārtībā, un tā kā tu varbūt esi tā kā depresīvs vai kaut kas tāds. Bet ir jāpriecājas par mazajām lietām. Jā. Nē, es arī, kad saka to, kad nauda nevar tā kā nopirkt mīlestību. Visu var. Oh my god. Zini kā, īstenībā būtu tik daudz draugi. Labi, varbūt viņi nebūtu kaut kādi īsti vai kaut kas tās tikai uz to piķi, bet, man vienalga galvenais, kāds ar mani runā. Ak, Dievs. Tā ir taisnība, jā. Visiem vajag runāt, jā. Mēs esam sociāli dzīvnieki. Jā, mēs esam sociāli dzīvnieki. Un vispār, zini kā, runājot arī to, kāpēc mums tā kā vajag vispār dzīvot, kāpēc ir mūsu eksistenci tāda, kāpēc vispār izdomāju noteikumus? Jā, vispār. Tā kā noteikumi, ka viņi ir vajadzīgi, ka mums vajag vispār viņiem sekot, un kas notiktu, ja viņi nebūtu. Jā. Mums te mūsu studijā ir gests. Jā, jau vispār no paša sākuma, jau tas, ko jūs varat gaidīt no mums, ir viesus. Nezinu, vai katru. Es domāju, nebūs katru epizodu, bet jūs varat sagaidīt no mums, tā kā mēs dažādus viesus cilvēkus ar tā kā dažādām interesēm, būs šajā podkastā viss. Un šajā mums ir
Es nemāku izrunāt to vārdu. Entuziastisks cilvēks par filmu The Purge. Jā. Iepazīstināt sevi? Es ar Saniem esmu viesis šajā ļoti lieliskajā studijā. Viņa ir, ja godīgi, tad ļoti labi izskatās un tad arī ļoti ērti. Un es priecājos, ka man tā kā uzaicināja. Tik plašs telps. Šajā pirmajā podkastē. Jā. Paldies. Paldies. Ok. Sanī, kā domā, kā tā kā Purge ir tā kā parādīts? Ja jūs nezināt, The Purge ir filma, es piemēram Linda nezinu, jā. Neesmu redzējis. Jā, un Sanī man palīdzēs paskaidrot. The Purge ir filma, amerikāņu filma, kur reizi gadā notiek The Purge, tā kā tāda iztīrīšana, teiksim. Tā kā tur noņem visus likumus nost, tā kā tu var darīt, ko tu gribi, tā kā tur galina cilvēks, tur apzog visu, Jā. tur vēl vienkārši traks lietas. Jā, un tajā dienā nestrādā nekādas autoritātes, vispār nekas nestrādā, un cilvēki var darīt, ko grib. Un mēs ar Sanīju noskatījāmies filmu The Forever Purge, kas būtu jau vispār, tā kā, kas notiktu, ja noteikumi vispār vairs nebūtu. Kā, viņiem tur tā, tas Purge bija kā vienu dienu, bet kā tas cilvēks, jā, viņi tur paši pēc tam turpināja. Reāli tu nevar savaldīt cilvēks. Jā. Un arī tas, kāpēc vajag noteikumus, un kāpēc nevar pārtraukt, tā kā enforce. Nevar pārtraukt, tā kā enforcot likumus. Tāpēc, ka cilvēki, kā viņi bišķiņi sajūt, ka viņiem nav nekādi likumi, viņi sāk darīt, ko viņi grib. Jā, ir tā, pret cilvēki, kā tu vienu dienu izbaudi to, ka tev nav likumi, to darīt, ko tu gribi. Tā būs jau visu laiku arī gribētu. Jā, kas gribēs turpināt. Jā, vienmēr ir tādi cilvēki, jā. Man noteikti arī tā būtu, zin kā. Es varētu vienu dienu tur nozagt kaut kādu tur smuku gredzentiņu, man nākamajā arī gribētos. Es tikai gredzentiņu zaktu. Es neko citu nemaz nedarītu. Mums jau bija sapnis sazakt naudu, nākošajā dienā tu mēnešu nāciju. Jā, noteikti tā arī būtu. Tie gredzentiņi būtu tādi. Fancy, jā. Ekskluzīvi, fancy. Es aizvēru, man tur. Ak, Dievs, jā, mēs par šo runājam. Bet jā, pagātie cilvēki tā tālāk. Tur visu to apzodas, visu to un tā tālāk. Ja tas ir tie gredzenieki, kur maksā kaut kāds miljonu, kas tik vēl nē, un pēc tam tu viņus pārdod. Jā. Un to tā kā ir daudz zaud, un to pat nav jāapzog. Viņi nevar prasīt, tā kā nav, tā kā iemesli, tā kā kaut kur dabūja, jā. Tā vienkārši ir. Jā. Jā. Es nezinu, pēc rotos, tā kā, es nezinu, ko izdarīt, porši, jā, tā kā es apzaku kaut kādas lietas, jā, kas ir dārgas, jā, un tā kā pēdējais droši vien, ko es darītu, būtu kādu, tā kā, nogalināt, jo tā kā, kāpēc gan nē? Man ir tāda iespēja, man ir nāks iekmēs, un ir kāds solis, ko es ļoti ienīstu, kāpēc lai es to nedarītu. Jā, tu vispār nekād, tu nevarēsi vispār. Tā kā pēc tam aiztikt to, ka kāpēc tu nogalināji? Man bija atļaujas, varēja. Nē, bet tas vienkārši ir tas, ka, tā kā, ko mēs varētu izdarīt, ja būtu purge, un tā kā tas būtu forši, bet jā, ir cilvēki, kas tā kā sevi uzskata augstāk par citiem. Kas atkal ir interesanti ar to pašu eksistenci, ir ka cilvēki ir, kas uzskata sevi gandrīz augstāku par Dievu. Un tikmēr citi domā, kāpēc mēs te vispār eksistējam. Jā. Es nesaprotu tos cilvēkus, kur tiešām domā, tā kā, ja esmu labāks un tā kā pasaule ap manīm, tā kā griežas. Pasaules nabā. Jā, tā kā es nesaprotu, jo tā kā reāli katru dienu domāju, vai vispār man te vajag būt. Jā. Un tad ir tie, kad man obligāti jābūt. Tā kā es vispār nesaprotu. Jā. Kā tev smadzenes tā strādā? Noteikti Sanī tagad jūtas, jā, man tā ir katru vakaru. Jā, noteikti. Bet jā, tā kā,
kā tie cilvēki ir uzauguši, viņi tiešām domā, ka viņi ir labāki tā kā pat citiem. Tur jau paši kaut kādi izlutināti vai kaut kas tāds. Man tā vismaz liekas. Kam jūs ticat, kā, kā pasaule vispār sākās? Es zinu, es tā kā neticu tam Bībeles dievam vai kāds tā kā... es neticu tam Bībeles dievam. Es ticu, ka kaut kas ir augstāks par mums, noteikti. Es tā kā vairāk tiešām ticētu, kas būtu tā kā, piemēram, visi tā kā pagāni, vai ne, ka viņi tic vairākiem dieviem. Jo, piemēram, kā šitie grieķu dievi, viņi ir izskaidroti vienkārši, ka viņi ir nemirstīgi. Bet viņi ir tā kā cilvēki. Viņi ir tāpat kā cilvēki, viņi ķīvējas. Jā, un tā kā, tā mēs vairāk ticētu, jo tā kā, tiešām, kaut kā cilvēku emocijas. Jā, tā kā, kas ir līdzīgs vairāk mums, tā kā tam vairāk varētu ticēt, nekā kaut kādam vienam dievam, kurš tā kā vislabāks par mums, un viņš tur visu izvēlas, kur mēs ejam un daram. Dieva plāns. Jā, man nepatīk tā ideja. Es nezinu, es pirms nekam neticu, es neticu dievam, nekam, es arī neticu, ka mēs kā no šitiem pērdeķiem esam, tā kā neticējām. Jo mēs vienkārši uzrādāmies tā kā uz pasaules, jā, mums tā kā ir, tas reāli tik traki, iedomāties, ka mums ir tā kā sava valoda, mums ir reāli ēkas un viss. Tam es arī neticu. Es īstenībā varētu arī ticēt tā kā ciplanētiešiem to, ka tā kā mēs īstenībā esam ciplanētieši, jo cik mēs esam savādāk no tā kā dzīvniekiem, labi, mēs tā kā esam tā kā genetically, mēs esam pārākas būtnes, bet tā kā tādā veidā, tā kā mums augstāks intelekts. Kāpēc nevarētu, ja kāds, nezinu, tiešām kaut kāds tur suns attīstīties tik tālu, ka viņš arī varētu sākt runāt? Jā. Tas būtu vienā aizbrauc mājas un tavs suns tevim sāk runāt, viņš tev fulmont, un es nezinu, olu cep kaut ko šāds rokas skatavās. Bet tā kā, kāpēc viņi tā kā nevarētu, tā kā mēs? Tad es vienkārši tā kā... Mēs arī nezinām, vai tā kā dzīvnieki var tā kā sazināties, tā kā, kā valoda, vai viņiem, vai, zin kā... Arī mēs, jo viņi jau tā kā it kā nesaprot mūs, un tā kā, oh my god. Viņi sāks tā kā evolvot arī, un viņi drīz mūs overtake. Man šeit dažu miljonu gadi ir jāpagaida, lai tas notiek. Ka dzīvnieki ir gudrāk pa mums, ka ja viņi sāk runāt visu, viņi mūs overtake instantly. Delfīni ir reāli. Viņi ir drausmīgi, viņiem smadzenes ir tik ļoti laba. Bet tā kā viņi ir drausmīgas būtnes. Man tāds ir, ka viņi vienkārši slēp no mums, tā kā, ka viņi mūs saprot. Tas tā kā par tiem kaķiem, tā kā tavi maidzīvnieki slēp no tiem, ka viņi tev saprot, ja viņi negrib maksāt kā par ēdu. Jā. Noteikti. Viņi vienkārši domā, ka mēs esam pārāk stulbi noteikti. Tā kā viņi negrib tā kā ar mūs interactot. Jā. Es sāku domāt par šo visu rentu tā tālāk. Man bija tas kaķis, jā. Un es tur vienreiz sēdēju, un jokoju, es saprotu tāds, tā kā, tev būs drīz jāsāk maksāt. Es zinu, ka tu māku runāt, tu tā kā pēc 6 dienām viņš kā reāli pazuda. Es domāju, ka viņš pārdos to, ka viņš būs jāsāk maksāt, un viņš izvācās. Reāli. Jā. Oh my god. Es nezinu, es tā kā domāju, kā pasaule radās. Es ticu pirmkārt tam Big Bang, jā. Es domāju, es ticu fizikas likumiem, ka, izplatījās universe tā tālāk, tās visas gāzes, kas radās biljonu gadu laikā. Un es nezinu, mēs jau nevar būt, ka mēs no pērķiem, mēs vienkārši varbūt līdzīgi izskatāmies, tā kā primātiem, ja tīpaši senākie cilvēki, kādi ir atklāti. Es domāju, mēs esam pilnīgi cita suga vienkārši, un tāpēc, mēs vienkārši esam pielīdzināti, primātiem, pērķiem. Man liekas, kā mēs nevaram tā kā ciplanētiešai, mēs būtu kā, it kā mēs plešo kaut kāds. Man liekas, ka mēs te visi izskatītos pilnīgi vienādi. Kā mums būtu viss pilnīgi vienāds. Bet mēs jau nezinām, kā ciplanētieši izskatās. Kad cilvēks stāsta runāsim pēc kaķiem, kaut kas pēc sujām, tā tālāk, tas tur, ja viņi spēlēs kaut kādiem šitiem gēniem, tā tālāk, tāpēc mēs skatīsimies savādāk, un tā kā mums ciplanieši radīja. Kāpēc jūs arī nepadomājat par to, ka, mēs esam simulation? Oh my god! Tas vienīgais, kam es ticētu, man liekas, tas tur, jā. Jo tāpēc mums arī ir tā doma, kas tā kā... Es šitas arī par to, tā kā, man vienkārši tas ir crazy, jo padomā, mēs, piemēram, tur kāds uztaisīja mūsu simulāciju, vai ne? Jā. Pēc tam mēs tā kā esam. Pēc tam kāds, mēs uztaisam kaut kādu vēl vienu simulāciju.
vienalga tas Sims, vai ne? Jā. Sims domā, ka tā kā viņi tāds, oh my god, mēs esam kaut kādā simulācijā, un tad viņi vēl uztais, Jā. un tas ir tāds chains of events, to, ka tā kā visu Jā. laiku turpinās, un cik daudz, tā kā Un uzliek, arī tā kurā kā mēs ir bijuši esam. reāli, tā kā, teiksim, pierādījumi pēdiņās, pierādījumi, ka mēs tā kā dzīvojam simulācijā. Un arī tas, kāpēc mums ir tik nāvējuši tas jautājums par eksistenci, tāpēc, ka mēs to, mēs nevaram aptvert, tāpēc, ka mēs esam simulācijā. Teiksim, par to, pierādījumiem, teiksim, ka vienmēr tur pie šitiem, te nezinu, benzīnu tankiem vai kādiem veikliem vienmēr tur būs sarkana, balta, zila mašīna kaut kādā tur skaitā. Tas ir vispār neaptveram. Jā. Ja tā kā, tas par to simu, ka tu tā kā taisa. Vienreiz mums ir tā kā savas dzīves, jā. Tā kā šitiem, es nezinu, esam tur bagāti, tad vienā mēs esam nabagi, tad vienā tur tā un tā tālāk, un katrā kaut kas. Tā kā continuous, tā kā dzīve reincarnation, jā? Jā. Tā kā, piemēram, šitajā dzīvē, es nezinu, es tam atceros šitajā Valmierā, bet nākošajā dzīvē, es nezinu, būšu kaut kāds ārsts. Jūs neticat tam, ka, teiksim, jūs varat tikt tā kā reincarnated, tā kā pārdzemt ne kā cilvēks, jo tā kā, kas tas bija kaut kāda Indijas, kāda reliģija vai Buda nebija par Budu, Jā, tā kā, tas atšķirībā, ko tu esi darījis. Jā, kaut kāds slikts darbus izdarīja un kaut kāds slieka. Jā, kaut kas tāds ir. Jā. Bet, ja tu esi baigi labs, tad tur tiec, tā kā, cilvēks jau arī nebija baigi labais. Tas bija tur kaut kas tālāk. Es īsti neatceros, bet jā, tur bija kaut kāda demona arī vēl nebija. Es neatceros to. Es zinu, ka tur bija tas vienkārši tas rats un tas aplis. Ko es domāju? Es zinu, ka jūs tā kā pavisam maziņi, ka jūs tā ko piedzimāt, jā. Jūs tā kā neatceraties daļu, tā kā, tā kā jūs bijāt maziņa. Tas ir tas brīdis, jā, kad jūs esat nomiruši savā iepriekšējā dzīvē, un jūs tā kā pāriet uz jaunu ķermeni. Tā kā pāriet uz dvēseli. Jā, tāpēc jūs neatceraties sākumu, tā kā pāriet tā dvēseli, jūs pēkšņi, tā kā jums viss ir tā kā tas, jūs atceraties. Jā, bet tā kā es saku, ka tā kā, tu tur neatceries, tu neesi tā kā conscious, ja, līdz kaut kādam, cik tev tur gadi ir, tā kā pēkšņi izpaliek conscious, ka ir kaut kādi 6 gadi. Es atceros ļoti sen jau, es kā atceros no kaut kādiem jau 2 gadiem. Es atceros tikai no 5. Jā, tā kā. Es 5, 6, tā kā. Ļoti jocīgi. Laikam atšķirībā kāds, tā kā tu pārēs to jau no ķermeni, tā, tas ir ko, man tā uzmanības. Bet es arī redzēju par to reinkarnāciju, to, ka īstenībā tā reinkarnācija, tā kā, visi cilvēki esi tu, tikai citos laikos. Tā kā tu pārzīmes, bet vienalga, kurā Spider-Verse type shit. tā kā kurā laikā vienalga, tu tā kā pārzīmes, vai ne, bet es nezinu, tagad esmu, kas ir 2000, kurā 6. gadā piedzima, nākamais, kad es nomiršu, piedzimšu kā 1937. Tā kā bija kaut kādas bildes, atceros, redzēju online, kur tā kā ir kaut kādas vairākas bildes, kā līdz pat šodienai, kāds lauķis, sauc viņu pa lauķi, un viņam bija visas bildes reāli vienādas, bet tā kā citos laikos bildēts, kur tā kā tas vīrietis, viņš pie traktora, un kas tev? Man liekas, ka vienu dienu mēs sēdējām, tā kā mēs skatījāmies šitam cauri Instagramam, jo mums nebija ko darīt, un tur bija viens tā kā čalis, kurš arī viņam tā kā bildes bija gan vienādos laikos, un viņas atkārtojās. Tā kā tas, kas es aizmirstu, ko es gribēju teikt. Atvainojos. Es ļoti gribēju to pateikt. Droši. Viņam tiešām izbilst, kā tu skaties, kādā 19. gadā viņš tur stāvēja pļavā. Un tā kā, es nezinu, 20. gadā viņš atkal tā kā stāvēja tajā pašā pļavā. Maškiem tā kā viņš izstījās bija savādāk, bet kā reāli tas pats. Jā, izstāst ļoti tā kā double, zin kā. Jā. Manuprāt, tā kā mēs tik ļoti domājam par eksistenci un visam šitiem noteikumiem, bet tā kā, ja nebūtu nekāda noteikumi, mēs tā kā galīgi traki palikt. Tas ir arī, kāpēc The Forever Purge. Pirmkārt, amerikāņi. Viņiem ir tik daudz pistoles, tik daudz tā kā ieroču. Jā, tā ir problēma. Mums nav tāda piekļuva,
ieročiem, tā kā pistolēm, mums būtu naži vai kaut kas tāds. Un labi, kaut kādiem medniekiem, kuriem tā kā ir Jā. ieroči, viņiem būtu, jā. Bet tā, ja mums saka tos purģus, mēs tā kā nevarētu tā šaudīties, kā viņiem tur visiem bija. Tur, man liekas, tur maziem bērniem bija ieroči. Mēs gan jau visu, kur uz kambarīšos. Es nezinu, es savos laukos, savos dziļos laukos, vienkārši sareku ar pagrabā un dzīvo. Latvieši vispār vienkārši laukos dzīvo. Bet arī mēs neesam pat tik daudz, jo mums nebūtu vienkārši tā kā tik full. Saku, Latvijā visi vienkārši kodēļ lauku savā stūrī, uķī savā, jā. Lai gan, man liekas, laukos ar nemaz nav tik droši. Labi, pilsētās, protams, ir bīsmāk, bet Laukos ar traktoru kādu nobrauc. Izskapti paņem no. Tu mierīgi to brauc traktors, tu mierīgi aizēji garām. Man te šķiet, kad The Purge teikt vajag traktorus versiju. Ar šo izskapti vienkārši. Nē, ar to lauku, to te... Kaplītis, to tur, ko tā kā ravēt ārzus. Kaplītis, jā. Nē, tā kā to kukuržiņu to te. Kukuržiņu to te. Brauc vienkārši pāri. Šausmīgi. Nē, ar šito, ko zāli pļauj, to vienkārši pāri. Zāles pļauj! Nevis ar to stilīgo, kur tu sēdi, bet tā kā stumjam kaut no senajiem laikiem. Oh my God, mate. Tas, kas griežās. Nē. Bailīgi. Es labāk kodā purģu Amerikā nekā, ka man pārbaudas kaut kāds štais pļāvēs. The Purge pirmā, vispār man šķiet bija pirmā daļā. Tur, kur to meiteni vienkārši tā kā notriec ar busu, tas tik embarrassing. Kurš grib, lai viņi notriec vienkārši busu? Es nezinu, vai tā bija tā pati pirmā daļa, bet tur bija tā balla arī, kuriem reāli bija tas lielais reāli tusi. Ja godīgi, ir tāda iespēja, tā kā reāli tur aiziet uz jebkādu reāli bagātnieku mājā. Nu, protams, ka no viņiem jātiek ir vaļā no sākuma, bet tur uztaisīt reāli vislielāko tusus pasaules. Kurš tevi nošaut un nogalēt, ja tu būtu uztaisījis vislabāko tusu reāli? Vai ne? Un vēl piedāvā, tā kā tur visu kaut kādas lietas lietot, un šeit viņi tev nosistu. Vai kaut kas tāds, vai nezinu, nomest no kaut kāda tur lielās mēršana. Es pati nokrist no kaut kādu jumtu vai plogu. Oh, ok. Reāli. Oh my God. Bet, Jā. Katru dienu domāju par eksistenci. Miruši vēl neesam, traki vēl neesam palikuši. Bīgi traki esam. Vismaz es personīgi. Es arī. Tā kā, ja purge notiktu, tā kā jūs pamestu viss noteikumus. Jā, reāli būt vienalga. Man tāda iespēja. Tas ir pa mazajām lietām. Mazās lietas tā kā mentions. Jā. Ok. Jā. Mēs tiksimies citās epizodēs. Paldies, Sanī. Jā, paldies, ka ar savu šo eksistenci pasaulē jums ļoti palīdzēja. Jā. Es eksistēju, lai tā kā runātu šajā podkāstā. Paldies, ka jūs uzaicināt mani uz jūsu lielo foršo studiju. Wow, jā. Jā, labi. Te bija Marta un Linda podkastā. Podkastē. Wow! Jā.